Kā mēs, kā māju iedzīvotāji, varam atvieglot savus rēķinus? Ir ārkārtīgi svarīgi, ka siltumenerģija, kas ir piegādāta mājai, ka tā tiek liederīgi izmantot. Izturieties pret šo produktu atbildīgi. Ja, tas arī ne tikai tas būtībā maksāsiet tik, cik patērēsiet, bet arī mums jau vēl arī ilgtspējas mērķi un galu galā attiecamies arī atbildīgi pret planētu. Ja? Jo kopumā, teiksim, ja tur 50% no siltumenerģijas, kas ieiet ēkā, pēc tam izplūst caur sienām un logiem atmosfērā, tas īsti pareizi nav. Tāpēc noteikti, ka vajadzīgs ir šīs renovācijas, šīs ēku energoefektivitātes pasākumu, ēku siltināšanas, stāvvadu sakārtošana, var sākt ar mazākām lietām. Es aicinātu padomāt par koplietošanas telpām, par šīm kāpņu telpām, koridoriem, jo, piemēram, sakārtojot bēniņu durvis, piemēram, renovē logus, durvis kāpņu telpās, koridoros, 15–20% uz mājas patēriņu var ietaupīt jau. Tāpēc tiešām tas aicinājums tāds prioritāri, ja ir iespējams tomēr iet uz to pilno renovāciju. Ja nē, tad sākt ar mazākām lietām tās kāpņu telpas, un noteikti tas visvienkāršākais, ātrākais ir šo te automātiku sakārtot.